4, 3. Kas ir roks? Kas ir roks? Kā to var atšķirt mūsu dienās, kur ir visādas bungas, elektriskās ģitāras, misiņa, šķīvju dārdoņa un visādi komplicēti ritmi? Nevaru paskaidrot to tehniski. Tā kā te pirmkārt nozīme ir garam, tad to nevar apspriest tehniski. Viens, ko es zinu, ir, ka Dieva gars manī to zina, un viņš man liek izjust savu noskumšanu par to. Tie, kuri dievina Kristu un pielūdz viņu garā un patiesībā, mācīsies to ātri atšķirt. Labu pārliecību par to iemantosim tad, ja pavadīsim pāris stundas nošķīrušies lūgšanā Jēzus priekšā, lai Dieva gars tad atmīkstina sirdi un satriec mūsu lepnumu. Atver savu sirdi, lai gars dziļumos tevi izmeklē un parāda, kas ir pareizs un kas ir ļauns. Esi pilnīgi atvērts Dieva prātam. Pavadi vēl kādu stundu lasot Dieva vārdu. Būdami tādā dziļā pielūgšanas garā, uzgriezīsim mūziku. Tad tūliņ zināsim. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevi šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Jesajas 30, 21. Dziļumi sasaucas ar dziļumiem, un Dieva gars tevī pretosies visam tam, kas nāk no Sātana. Te nevar būt nekādu likumu. Te nozīme ir garam un patiesībai. Jesaja teicis, ka tev būs pareizā dziesma un pareizā mūzika, ja tu būsi svēts un nopietns. Tad jūs dziedāsiet kā svētku naktī un priecāsieties kā svētceļnieki, kas ar mūzikas skaņām dodas uz tā kunga kalnu, Izraēla klinti. Jesajas 30, 29. Šī svētā nopietnība ir pārvērsta vieglprātībā un jokā. Manā prātā nav šaubu. Roka mūzikai, kuru pielieto kristiešu pulks, ir tā pati sātaniskā pieskaņa kā tai, ko sauc par pankroku vai smago metālu, kuru pielieto vēlnišķīgos koncertos visā pasaulē. Dievs man pavēlēja, lai šeit skan mana bazūnes vēsts. Maz būs to, kas ieklausīsies, bet Kristus līgava klausīs tās balsī, un viņi dziedās. Tas kungs atvēra man ausis, un es nebiju stūrgalvīgs un neaizgriezu muguru. Jesajas 55, angļu tulkojums. Jesaja saka, tā ir pretdarbīga tauta, melkuļi bērni, kas negrib klausīt tā kunga baušļiem, kas gaišreģiem, jeb redzētājiem pareizāk saka, neskaties, jums nebūs redzēt, un praviešiem nesludiniet mums patiesību, sludiniet mums patīkamas lietas, sludiniet viltu. Jesajas 30, 9, 10.